Pie Aivara vizītē ierodas doktoris Zembergs, lai pārsietu ievainojumu. Koļa pārdzīvo par izjukušo pasēdēšanu Mildes virtuvē. Sibilla cenšas izlūgties Aivaram piedošanu. Jezups ir izmisis, ka nespēja dzīvē satikt īsto meiteni. Aivars Mildes priekšā tēlo varoni, bet tiek pieķerts melos. Evas un Megijas noziedzīgais plāns sāk īstenoties. Jezups nokļūst neapskaužamā situācijā un tiek apzakts. Iekšā. Labvakar. Tu tas esi, labvakar. Jūs gaidījāt kādu citu? Nē, es jau pats tevi saucu. Es domāju, būtu, ka Sibila. Kaspariņ, man tev ir lūgums. Kāds? Tu nevarētu šonakt nostrādāt. Mieriņš tikko zvanīja, viņš saķēris kaut kādu tur vēdera vīrusu un nav strādnieks. Es varu, jā, mierīgi. Es jau varētu palūgt Jezupam, bet viņš visu dienu strādājis un vēl aizmigs maiņas laikā. Nav nekāda problēma, jā, es nostrādāšu tiešām. Ko tu tā priecājies? Ko vienkārši tāpat? Es priecājos, ka es varu būt noderīgs. Tad es iešu samainīšos ar Jezupu, ja? Jā, paldies tev. Labi. Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Nē, ar dizainu visi kārtībā. Tur vienkārši ir vairākas drukas kļūdas. Jums ir priekšā tas buklets? Paskatieties, tajā bildē, tur, kur ir tie zirgi, tur apakšā ir rakstīts izjādes brīvā abā. Es tā kā pieļauju, ka ar to daba varētu būt domāt. Jā, un pašās beigās tur pēdējā rindkopā arī ir tā kā piedāvājums bez vienas garumzīmes. Jā, un cik ilgā laikā jūs varētu to izlabot? Labi, sarunājam tā, ka tad, kad viss ir izdarīts, tad jūs man piezvanat. Ja? Nekas, jā, visu labu. Ko tu gribi? Tu gan esi laipna. Kaut kas nepatīk, esiet citur. Pagaidi, jūs atnāc pasēdē. Atceries, ka tu man esi parādā? Tu par to šaha spēli. Par to pašu. Tu man apsolīji piepildīt vienu man vēlēšanos. Un tad tagad beidzot es izdomāju kaut ko īpaši riebīgu, tāpēc atnāciet. Pagaidi, kāpēc uzreiz tā? Aivars man palūdz šonakt padežūrēt vestibilā, tā vecā onkuļu vietā. Viņš slims esot, un Jezups negrib, viņš noguris, un es nolēmu palīdzēt. Tas viss, protams, šausmīgi interesanti, bet kāpēc tu man to stāsti? Es domāju, tu varētu sastādīt man savu kompāniju. Labi. Forši. Bet nekā tāda nebūs. Un tev samaitātā fantāzijas, jau neko tādu arī nedomāju. Vienkārši kompānija. Man nav samaitāta fantāzija. Pagaid, tu būsi? Jā, labi, būšu. Viss. Labi. Man maiņa sāks bez 20 minūtēm. Ja? Es nevaru izturēt to neziņu. Man ir jāzina, kā ir Danai. Vai Inde ir sākusi iedarboties vai nav? Ja viņa regulāri lieto to Inde izmercētu lūpeni, tad jau kaut ko vajadzētu just. Reiboņu, sliktu dušu, piemēram. Bet ja nē, varbūt viņi tagad sēž un mierīgi vakariņo. Es vienkārši jānogaida. Cik ilgi es varu gaidīt, Megija? Dažas dienas. Es šaubos vai ilgāk. Ja tas viss vilksies tādā gliemežu tempā, Gatis vēl paspēs sajiet kopā ar Danu. Viņš šodien bija pie viņas? Es nezinu! Svarīgi ir, lai Dana pazūd, un tu man apsolīsi, starp citu, to nokārtot. Es jau izdarīju visu, ko varēju. Acīm redzot nepietiekami. Ja es būtu varējusi, es būtu pati aizgājusi paskatīties Danu. Pārāk aizdomīgi. Tieši tā.
Tāpēc es cerēju, ka tu to būsi izdarījusi. Es jau teicu, piedod. Es tiešām vakar nevarēju. Nu, ja tu gribēsi šodien, varu aiziet. Kāpēc tu vēl te sēdi? Jā, Es tev nemaksāju par kafijas dzeršanu. Tikai Kas tikai? es nezinu, kā to tagad izdarīt. Danu es nepazīstu, ir jau vakars. Nu, ja tu pati nesatiec Danu, nu pajautā darbiniekiem. Kad bārmenim, administratoram, istabenai. Vai tas neradīs aizdomas? Ja nu kāds Pēters un viesnīca redzēja, kā mūs abas aizveda uz policiju? Ja kāds piefiksēja, ka esam pazīstamas? Jā. Zinu! Man ir ideja. Nu? Jā, un kad jūs gribētu rezervēt to saunu? Nākam piekdien 5:00 tā. Tūlīt es apskatīšos. Mirklīt uzgaidiet. Tūlīt skatos. Jā, skatos. Aha. Nākam piekdien 5:00. Jā, sauna ir brīva. Tad es pierakstu, ja? Tamāra Zvejniece. Ja? Labi. Nav par ko. Jā, gaidīsim jūs Petersona viesnīcā. Labi. Visu labu. Atā. Nu, klausies, mēs esam varen labs tandēms. Paldies, ka tu man palīdzēsi ar to žurnālu, vēl īsti nemāk apieties. Jā, es pamanīju. Tev gan baigi vienkārši tas viss sanāca. Tu kaut kur viesnīcā pirms tam strādāji, vai? Man likās, ka es atnācu tev pakavēt laiku, nevis iesniegt savu CV. Labi, es tikai pajautāju. Ja jau tev tā gribas parunāt, es pastāstu par sevi labāk kaut ko. Nu, un ko tu gribi zināt? Nu, tava iepriekšējā darba pieredze man sevišķi neinteresē. Tātad privātā dzīve. Tev ir privātā dzīve. Nu, un tev nav? Labi, vai tev kādreiz ir bijušas nopietnas attiecības? Man ir bijušas vairākas nopietnas attiecības. Skaidrs, tas daudz ko izskaidro. Nu, kā tev ir? Izsties galīgi bāla. Vakariņas ar tu neēdi. Trausmīgs ap galva. Pilnīgi slikti, rojas korķi. Varbūt un izsaukt ārstu? Nē, es iedzeru zāles gan pāries. Tiešām tev vislabāk būtu tagad gulēt. Tik agri, nē, es nevaru. Turklāt Grāviņas kundze drīz būs klāt. Pagaidi, es domāju, ka tu atcēli visus seansus. Es atcēlu, bet es viņu nevarēju sazvanīt. Zini ko, tev vislabākais tiešām būtu tagad ņemt un atpūsties. Un nedomāt par citu cilvēku problēmām. Jā, bet ja nu tā sieviete atnāk. Nu, tad es pateikšu, ka tu nevarēji ierasties un viss. Nu, nav jau tava problēma, ka tu viņu nevarēji sazvanīt. Nē, nebūs labi, viņi patstāvīgā klienti, turklāt mums nauda arī vajadzīga ir. Nu, labi, tad es viņu pieņemšu. Domā? Nu kā, nu sākumā viņi taču nāca pie manis, pēc tam viņi pārgāja pie tevis, es par viņu visu zinu. Labi, tad visi vajadzīgie papīri ir kamīņa zālē, tur tāda zaļa mapīte ir. Un pēdējā reizē viņi teica, ka viņi par daudz cieši saitē turot savu dēlu. Nu, redz, solis jau ir uz priekšu pagājis, jā. Nu, tad es neuztraucies, palasīšu tavus pierakstus, gan es noorientēšos. Klausies, varbūt tas man tiešām izsaukt ārstu, dzirdi? Nē. Gan pāries. Jā, tiešām? Ārsts var paspēt vienmēr izsaukt. Tas ir kaut kāds stulbs vīrus, nekas vairāk. Gan pāries. Tūlīt pāries. Tu domā? Tev pārgāja? Nu, man pārgāja, tāpēc, ka man simptomi bija vieglākā formā. Labi, ej pie tās Grāviņas kundzes, viņa drīz būs klāta. Jā? Labi, bet ja tev paliek slikti, tad tu man zvani. Es tev piezvanīšu, jā. Es turēšu telefonu pie sevis ieslēgt, labi? Es sagribējās. Sakarēs kaut ko saldu. Klau, tu varētu uz kādu brītiņu padižūrēt manā vietā? Protams, ka nē, tā nebija runāts. Sorry, man nedaudz jāizskrien ir. Vēders sasāpējās. Nē, vienkārši citas darīšanas. Lieliski vienkārši. To man tik ļoti pietrūks. Ej tu galīgi. Nē, galīgs neiešu, tikai uz mirklīti. Paliksi? Uz kurien tu iesi? Uz virtuvi. Ko tur darīsi? Plāno to darīšanu. Un mēs nedomājam ar bāzi degunu.
Labi, sarunāts, ja? Paliec. Paldies. Baigi vajag. Jā, lūdzu. Sveiki, labvakar. Labvakar. Jā, kā var palīdzēt? Es meklēju Danu Aboliņu. Kādā jautājumā? Es gribu pierakstīties pie viņas uz psihoterapijas seansu. Labi, bet un kad tas būtu, kad jūs vēlētos? Vispār es gribētu tagad, tūlīt. Tagad, diemžēl, tas nav iespējams. Es ļoti atvainojos, ka es atnācu tā bez iepriekš pierakstīšanās, bet man tiešām ļoti vajag. Jā, es piedodu, bet, diemžēl, nevaru. Dana ir apslimusi. Vai kaut kas nopietns? Nē. Jā, es esmu Danas kolēģis. Maniks Bērziņš, jā, psihoterapeits. Tā kā varbūt es jums varu palīdzēt? Nē, paldies. Es gribu runāt tikai ar psihoterapeiti sievieti. Kas stūps esi, bļāviens sabijos. Tas tev par to, ka tu bāzi degunu virtuvē. Es nekādu degunu nekur nebāzu, es vienkārši skatījos telefonā un stāvu. Jā, protams, es redzēju, kā tu tur lūri. Man ir pilnīgi vienalga, ko tu tur dari. Droši vien vienkārši, nezinu, tupēji pie leduskapja un zāgi ēdamo bāzi māgā. Galvenais nelūri. Saprati? Jā, ja jūs gribat runāt tikai ar sievieti, tad, diemžēl, es jums nevarēšu, protams, palīdzēt. Bet... Un jūsu kolēģe, cik ilgi viņa varētu slimot? Es nezinu, 3-4 dienas, un tad jau varēs strādāt. Es augstējusies? Nē, saķēris kaut kādu vīrusu, nekas nopietns. Jā? Nu jā, pilsētā jau klejo visādi vīrusi. Es dzirdēju par vēdera vīrusu un... Viņai ir slikta duša? Atvainojiet, viņas gremošanas sistēmas stāvoklis nevēlētos pārspēt. Es atvainojos, es vienkārši tā apjautājos. Es domāju, vai tas nav lipīgs. Ziniet, es jums iedošu viņas vizītkarti. Zvaniet, sarunājiet ar viņu tikšanos, bet nezvaniet šodien, lūdzu. Kā nekā guļus slimības gultas. Jā, tieši tā es arī darīšu. Paldies. Jā, lūdzu. Visu labi. Jā, uz redzēšanos. Anī, var nākt. Es drīz tev aicinātu uz pankūku balīti. Pagad, tu visu to laiku cepi pankūkas? Nezinu, zagu no leduskapja un bāzi kuņģī. Sorry, es taču nezināju. Tas nekas, ķeramies klāt. Čau, Eva. Nu, pat runāju ar Danas draudziņu Mareku. Teica, ka Dana esot slima. Es nezinu, cik ļoti. Viņš teica, pēc dažām dienām būšot vesela. Dievs, kā es to varu zināt? Nu, varbūt Dana to lūpu krāsu nemaz tik bieži nelieto. Varbūt tas nav viņas mīļākais tonis. Man neinteresē tavi pieņēmumi. Man jāzina konkrēti un skaidri, kā ir Danai. Tad aizēj pie viņas uz numuru, noskaidro. Man vienalga, izdomā kaut ko. Man tiešām tev viss ir jāielē ar karot mutē. Ja tu bremzēsi, tu nedabūsi ne centa. Skaidrs? Nu tad dari!
Garšo? Tu esi izcils pavārs. Es, nu nē. Katrā ziņā tev patīk gatavot. Man nepatīk gatavot. Jā, bet nu tev labi sanāk. Paldies. Daudziem vīriešiem augstākā pilotāža ir vispār, es nezinu, olu uzcept vai maizīt uzskanēt. Šis ir Tad jau es esmu sasniedzis mazliet vairāk, vai ne? daudz vairāk. Man redz, beidzot arī tu kaut ko labu par mani pasaki. Starp citu, es redzēju, viena pankūka bija piedegusi. Tas tā, lai tev nesakāpi galvā. Starp citu, es vasaras bērnībā pavadīju pie savas vecmāmas, un tur viņa vienmēr man lika pie darba. Pareizi darīju. Jā, un arī ēst lika gatavot. Taču ir tavs vecmāmas recepte. Vecmāmas recepte? Nē, tā vienkārši pankūku vulgāris, nekas īpašs. Ko tad tu vēl māki gatavot? Olas es māku uzcept. Olas neskaitās. Labi, es visādas putras māku. Tad jau cīsiņas es nevaru, vai ne? Minēt. Starp citu, man sanāk ļoti labi maltās gaļas mērķis. Un vēl? Kā vēl? Ko tad vēl? Nepietiek ar šo? Nē, es vienkārši gribu zināt, ko tu vēl vari izdarīt. Nu, ja tu labi uzvedīsies, tad visu kaut ko var sagaidīt. Jā, protams. Klau, varbūt man uzlika kaut mūziku? Tavējo vai manējo? Atceries, kā pēdējo reizi beidzās, ka mēs mūziku klausījāmies? Jā. Mums pirmais nopietnais strīds. Tas bija nopietni. Jā. Nu, labi, varbūt labāk neliekam mūziku. Es negribu ar tevi strīdēties. Vienkārši pasēžam klusumā. Tieši tā es arī negribu. Pamiers uz šo nakti. Sarunājuši. Sarunājuši. Šis ir izcils. Kas tur ir? Labvakar. Labvakar. Ko jūs vēlaties? Es ļoti atvainojos, ka es tā uzbāžos. Man vajag parunāt ar profesionālu psihoterapeitu. Un par jums esmu dzirdējusi vislabākas atsauksmes. Visi jūs tā slavē. Pateicos, bet es esmu nedaudz apslimusi. Es saprotu, bet varbūt jūs varat man veltīt vismaz pusstundu. Šodien es atcēlos visus savus klientus, un jūs pats saprotat, kāpēc. Es saprotu. Man pašai ļoti nērti, ka es jums tā uzbāžos, bet redziet, man tiešām ir ļoti liela nepieciešamība. Bet, ja jums tas ir steidzami, mums viesnīcā ir vēl viens psihoterapeits. Vīrietis, es zinu, bet es nevaru par to runāt ar vīrieti. Kāpēc? Nu, tā ir tāda intīma tēma. Starp citu, Megija. Dana, sēdēties, nestāvēt kājās. Paldies. Paldies par vakariņām. Šis bija tiešām lielisks pārsteigums. Man prieks, ka tev patika. Jā, bet mums vajadzētu iet atpakaļ. Jā, Aivars noteikti nāks pārbaudīt, kā es tur strādāju. Super, ko mēs viņam teiksim, tā, ka viņš atnāks, ko es tur daru. Nu, es pateikšu, ka tu gāji garām un prasīji, ko es tur tā viens, vai nevar sastādīt kompāniju, un kas nevarēja atteikt. Pamēģini tikai tā izdarīt. Tā, labi. Tā, viss. Pagaidi. Ko tu tikai paldies esmu pelnījis par pankūku ballīti? Nebūs buču pavāram zvaigni. Labi, manis pēc. Ko tu dari? Tu tiešām esi kretīts. Nu, ko tu sēdi te tā viens? Slikts garīgais? Jā. Gati, nu nevajag tam ļauties. Un tu taču zini, ka alkohols nepalīdz. Tev vajag iziet ārā, izveidināt galvu, pastaigāties. Negribu. Gati, ārā tik jauks vakars. Aizījam līdz jūrai, nopeldēsimies. Ūdens noteikti ir kā piens. Es nekur negribu iet. Nu, ja tu gribi, nu ņem to savu konjaku līdzi. Pasēdēsim kāpās, iedzersim, parunāsimies. Es teicu, ka es nekur neiešu. Labi. Sarīkojam kino vakaru. Noskatāmies kādu jauku filmu. Tev taču ļoti patīk trilleri. Noskatīsimies trilleri. Ne tagad. Pareizi. Tev darāt kādu komēdiju. Vajadzētu izsmieties no sirds. Jā, kārtīgi izsmieties, jā. Gati, es vairs neatceros, kad es pēdējo reizi redzēju tevi smaidām. Par ko man tagad smaidīt? Ko? Un filmu es negribu. Ja gribi, ej, skaties viena.
Ja es būtu veselis, jūs labprāt pieņemtu. Jums sāp galva? Jā, bet tas ir aizspriedums par vīriešiem psihoterapeitiem. Tas nav aizspriedums. Tad kāpēc jūs negribat griezties pie mana kolēģa? Es jau teicu, ka tas ir pārāk intīmi. Sakiet, jums ir slikta duša? Tagad visādi vīrusi plosās. Jā, bet nerunāsim par mani. Es atvainojos, es vienkārši painteresējos. Labi, paldies jums, bet ja tā ir nelaimīga mīlestība, iespējams, ka vīrietis labāk jūs sapratīs, kur ir problēma. Paši vīrieši ir problēma. Atvainojiet, es nesaprotu. Es nevaru par to runāt ar vīrieti, jo... Jo? Mani izvaroja. Ak, Dievs. Es atvainojos. Nevajag atvainoties, ar kur salvet. Lies. Es ļoti lūdzu, man ļoti nepieciešama jūsu palīdzība. Jūs redzat, kādā stāvoklī es esmu, un tā bija man ļoti liela trauma. Es savādāk nebūtu jums to visu lūgusi. Labi, darīsim tā. Jūs ejat uz kamīnu zāli, ja? Un gaidiet man tur. Es pēc 10 minūtēm būšu, es tikai saķēpšos, ja? Jūs mani pieņemsiet? Liels paldies jums. Es saprotu, ko tas no jums prasa. Paldies. Gati, nu, kas notiek? Kādā ziņā? Nu, tev nešķiet, ka mēs atsvešināmies? Man ir tāda sajūta, ka mēs dzīvojam katrs savā pasaulē, un tās mūsu pasaules vairs faktiski nesaskaras. Gati! Ko? Tu vispār dzirdēji, ko es tev teicu? Jā. Es domāju, ka mums vajadzētu padzīvot atsevišķi. Gati, nu labi, ja tu gribi, es šonakt gulēšu blakus numurā. Es domāju, pavisam atsevišķi. Tā būs labāk. Labāk? Kam labāk? Tā, atkal jūs? Jā. Dana piekrita mani pieņemt. Teica, lai pagaida šeit. Tad jūs tomēr piezvanījāt Danai un viņu pierunājāt. Es taču jums teicu, nezvaniet viņai šodien. Viņa ir slima. Viņa pati piekrita. Un turklāt man patiešām ļoti vajag ar kādu parunāt. Jā, un tas kāds ir sieviete un pie tam vēl slima sieviete, jā? Es ilgi viņu neaizkavēšu. Mēs vienojamies par pusstundu. Ziniet, tas tik un tā man nešķiet pieņemam. Es piezvanīšu Danai. Jā, Marek. Es zinu, es piekritu. Jā, es piekritu konsultācijai. Tāpēc, ka tā vajadzēja. Es zinu. Tā būs tikai pusstundu, tev nevajag satraukties. Tāpēc, Marek, ka viņai ir problēma un viņai vajag palīdzību. Tā ir problēma, nevis fantāzija. Un nedusmojies uz klientu. Tas sagraus mūsu reputāciju. Nu, labi, Dan, bet dari, kā zini. Tikai atceries, nepārvērtē spēkus. Jā. Es tagad tieši vakariņās. Jā. Ja paliek sliktāk, tu zvani man. Labi? Paliec sveika. Nu, Dan drīz būs. Jūs palasat kaut ko, kamēr gaidat, jā. Paldies. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Te es. Klau, uzdevums ir izpildīts uz 100%. Man te iet viss tā kā pa diedziņu. Kas tev ir? Tev kāds iekodis? Tu vairs negribi zināt, kā Dana ir? Skaidrs, ka es pati redzēju. Guļ gultā ar bālu seju.
Izskatās, ka viņa reāli ir sūdīga. Es vēl apskatīšos. Man tūlīt pie viņas ir sarunāts seans. Nu, neliec man gaidīt visu nakti. Ja kalns nenāk pie manis, es eju pie kalna. Pagaidi, kas tur bija? Papa! Nos no manas vietas! Papa! Nirada! Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītā